ir meistarklases sadarbībā ar Dansukai cukuru pārstāvju ieviet, arī pastāstīs par cukuru. Un vēl ir Pūras dārzkopības pētījuma centrs, kas mums šodien dāvina šos visus burvīgos ābolus un dažādās šķirnes. Un pārstāv Ines Drudze pastāstīs jums arī vairāk par šīm šķirnēm, kā viņas izmantot, gatavot un arī procesā Aija parādīs, kā tas viss izskatās un garšo. Sadarbībā ar Mālpils muižas šefpavāru Aiju Gabrānu, kas ir Latvijas mūsdienu garšu 2012 uzvarētāji. Un sadarbībā, protams, ar dienas sēdieniem. Man bija pārsteigums tieši šie āboli, jo daudz bija tādi, kas nebija redzēti. It sevišķi tās vēniona šķirnes un tie sarkanie, kas man ļoti patika, jo viņam veidojās tā krāsa, tāda kā citiem āboliem atkal nav. Un tas deva šīs iespējas parādīt kaut ko interesantu tieši garšā un krāsā. Bija ļoti labi āboli, un pirmā man tā recepte ir ābolu čatnīs pasniegts ar pīles krūtiņu, un te vēl dažādas citas niansītes, ko es arī pielikusi pie sevi, esmu pielikusi klāt. Izmantoju es te dažādus ābolīšus, cik varēja arī pīlādzīši, arī tās plūmītes, poli tik skaisti un visu kaut ko vispār var pagatavot. No tā bērnu prieka es arī vienkārši ieliku cukuru sīrupiņā tādas saslaisarēju un saliku un arī pieliksim klāt, lai jūs varat pagaršot. Būs labi, ja tāds? Redz, tad jau labi. Es saku pīlīt, citiem varbūt nepatīk, ka viņi ir tik rozā, ja? Tad viņi var cekt ilgāk. Nācu šo degustāciju un virtuvi par domu, ka būs receptes un būs garšīgi ēdieni un zinoši pavāri, bet vēl papildus liels pārsteigums bija Pūras pārstāvi, kas patiesībā tādu diezgan lielu, plašu, apjomīgu informāciju ļoti īsā laikā varēja sniegt. Tas bija tāds liels pārsteigums un, protams, Mālpils šefpavāri, tā bija tāds īpašs cilvēks laikam. Acīm redzami cilvēks, kurš, kā viņa pati sacīja, dara to darbiņu, kas viņai patīk un nāk no sirds, un tas jūtams pirms ātri pagatavotajā pinokotta ēdienu un desertā. Patīk. Un čatnīs šis te, tas bija biezeris, tas bija no ķirbja un ābola, tās garša nianses, varbūt tās izlasot ābols un ķirbis, kaut kā tā liekas, kas tur īpaši, bet tā garšu gamma, kas tajā ēdienā to jau, šeit varēja tikai sajust, līdz ar to zibenīgi jājož mājās taisīt.